Šī laboratorijas darbā pamēģināsim izmantot šim konkrētajam mikrokontrolerim īpašu funkcionalitāti, īpašu feature, tā teikt. Un tā ir, ka mikrokontrolerim, konkrēti Silicon Labs mikrokontroleriem EFM32 sērijai numur 0 var uzlikt arī un ieslēgt strāvas ierobežotāju, lai izmantotu EFM32 šo te funkcionalitāti. Mums jārēķinās ar sekojošiem ierobežojumiem. Tad, kad mēs ieslēdzam strāvas ierobežošanu, tad viņa attiecas uz pilnīgi visu portu. Tad mēs katrai kājiņai nevaram uzlikt dažādu. Mēs visam portam, piemēram, portam E, uzstādām viņu kaut kādā līmenī. Un tad tas līmenis attiecās uz visām kājiņām, kurām ir ieslēgts pin mode, tur tas drive strength. Jā, un tad mēs varētu vienkārši izmēģināt to izdarīt. Lai to izdarītu, mums ir jānomaina GPIO pin mode set no push-pull uz push-pull drive. Tātad pirmā lietiņa ir tā. Tad, ja mums kājiņa ir vienkārši push-pull, tad viņai darbojas standard izejas strāva, kas ir 6 mA. Un savukārt ar to push-pull drive mēs varam viņu nomodificēt. Un to drive strength mēs uzstādām ar funkciju GPIO pin, laikam drive strength, paskatīsimies, drive mode set. Laikam, ka šitais drive mode set, mēs pasakam, kuru portu. Šajā gadījumā es iekopēšu magic number, port E, vienkārši, lai tas ir redzams, bet citos gadījumos jūs liktu LED 0 portu vienkārši, un uz visu portu tas attiec. Un līdz ar to praksē cilvēki, parasti cenšas visas gaismas diodītes uzlikt uz viena porta, lai tad ar to vienu kontroli, viens tas ports būtu ar to noteikto strāvas ierobežošanu. Jo, ja, piemēram, citai perifērijai vajag stiprāku strāvu, tad to var uzlikt uz cita porta, uz porta A, piemēram, portam A uzlikt, piemēram, augstāko drive strength, un tad tās perifērijas vadīt tur ar stiprākām strāvām. Bet, šai mēs gribam gaismas diodītēm to, vājāko drive strength uzlikt. Un tātad ar to GPIO drive mode set uz GPIO porta E mēs uzliekam, GPIO drive mode, un tad mums ir lowest, low, standard un high. Un mēs īstenībā, piemēram, izmēģināsim tur lowest, jā, un tad mums ir uzstādīts uz zemāko. Bet mēs varbūt pamēģināsim to kodiņu drusciņu citādāk. Pamēģināsim vienkārši testam viņu ielikt arī main kodā, tā ka mēs main kodā uzslēdzam uz vājāko, tad uz nākamo, uz stiprāko, un tad viss stiprāko, un atkal no 0, un tad mēs varēsim vienkārši ar acīm pavērot, kā tās gaismas diodītes spožums mainās, vai viņš nemaz nemainās. Šī main kodā es viņu vienkārši ieslēgšu, LEDs set level, LED 0, LED on, viņa vienkārši būs ieslēgta, un šajā while true ciklā es te padzēsīšu ārā, un vienkārši nomainīšu tos stiprumus. Tātad šeit sākumā es viņu uzlikšu uz visvājāko un pagaidīšu tur delay. Un tad uzlikšu uz nākamo vājāko, tad uz standard un tad uz stiprāko. Tātad GPIO drive mode lowest, nākamais ir low, tad ir standard un high. Tā, pamēģināšu sakompilēt. Vai strādās vispār? Sakompilējās, jā. Un tagad es ieflešošu šo te kodiņu iekšā, flash to device, un vienkārši pavērošu, vai mainīsies tas gaismas diodes spožums vai ne. Var redzēt, ka drusciņi viņš mainās, bet ne tik ļoti. Un tas iemesls ir sekojošs. Uz šī te development kita, diemžēl, ir uzlodēts diodē virknē rezistoriņš, kurš ierobežo to strāvu. Un, lai uzzinātu, cik viņš ir liels, tad jāmeklē ir šī te development kita schēma elektriskā. Un Silicon Labs savu development kitu schēmas publicē, jo viņi grib, lai jūs būtu veiksmīgi ar viņu čipiem, lai jūs varētu
paskatīties, kā viņi ir uztaisījuši un varētu uztaisīt līdzīgi, un jums viss strādātu, nevis nestrādātu. Tad, attiecīgi, viņu schēmas īstenībā publiski pieejamas. White paper, schematic and layout, kur ir attaisam vaļā. Assembly drawing, bill of materials, un te ir schematic. Man konkrēti tur ir EFM32, jums būs EFM32 Giant Gecko. Un tad meklējam, kur mums ir gaismas diodītes, jā? Gaismas diodītes, un kur ir, man jau otrajā lapā tas ir. Aizbrauc uz to vietiņu schēmā, un kur ir redzams gaismas diodītes. Izskatās, ka viņas ir ar 3 kilomu pretestību virknē. Dzeltenās gaismas diodes sprieguma kritums ir apmēram 1,8 volti, tas nozīmē 3,3 mīnus 1,8 volti. 1,5 volti kritīs uz tā rezistora. Rezistora pretestība ir 3 km, tātad dalīts uz 3000, un sanāk, ka tā strāve ir ierobežota uz 500 mikroampēriem. Tad 0,5 miliampēriem. Tas nozīmē, tad, ja es uzlieku drive strength uz 0,1, tad viņš ierobežos. Tad, ja es uzlieku uz 1, 6 vai 20, tad kājiņa labprāt dotu vairāk strāves, bet vienkārši tas rezistoriņš ierobežo to strāvu uz tikai 500 mikroampēriem. Tāpēc reāli jūs redzēsiet atšķirību tikai starp lowest un pārējiem. Izmēģināsiet šo. Jūs varat paņemt ar voltmetru, atrast uz plates, kurā vietā ir tie rezistori, izmērīt uz viņiem spriegumu un izrēķināt strāvu. Un tas ir arī jūsu laboratorijas darba uzdevums, nomērīt kādu strāvu plus caur gaismas diodēm. Bet ir arī otrs veids, kā bez voltmetra to varētu izdarīt, un to var izdarīt, izmantojot Energy Profiler. Aiziesiet uz Launcher, aiziesiet uz Compatible Tools, un šeit jums ir jāatrod Energy Profiler, jātaisa vaļā, un tas ir tā foršā lieta, kas ir šiem izstrādes rīkiem. Ar viņiem var nomērīt sistēmas kopējo patērēto strāvu vecākām versijām līdz 50 miliampēriem, un jaunākām tur ir upgradeots, ka var līdz 95 miliampēriem mērīt ar ļoti, ļoti lielu precizitāti no mikroampēriem līdz 10 miliampēru. Un tad mēs uzliksim, tātad šeit ir jāuzliek Start Energy Capture, jāizvēlas savus izstrādes rīkus, jānospiež OK, jāpagaida drusciņi. Un tad, kad viņš tur iedarbosies, te viņš sāks mums rādīt to strāvu. Šeit mēs varam paskatīties, tātad kaut kādā brīdī vajadzētu būt, ka viņš drusciņi mazāk mēra, kaut kādā brīdī drusciņi vairāk, varbūt tās pamēģināšu iezūmot. Šeit tas diapazons varbūt tās tā neuzrādās tik labi. Tas, ko jūs varat izdarīt, lai redzētu lielākas starpības, ir, jūs varat slēgt vienlaicīgi abas gaismas diodes, teiksim, un tad būs to strāvu summa. Nu jā, kopā mikrokontroleris šobrīd tērē 5 miliampēriem, gandrīz 4,5 miliampēri, un tad tie 500 mikroampēri varbūt tās tur tā neparādās. Vai citās situācijās ar to Energy Profiler var diezgan labi redzēt strāvas izmaiņas atšķirības un saprast, teiksim, cik jums labi tas processors strādā. Tātad gaismas diožu rezistori ir R107 un R108, un tad ir jautājums, kā jums uz plates to atrast. Tātad šim pašam Simplicity Studio, tātad zem dokumentiem, kur ir Assembly Drawing, to mēs attaisam vaļā, un tad šeit vajadzētu atrast. Iespējams, ka var vienkārši iesērčot, vai arī vienkārši ar acīm meklēt, kur ir R107 un R108. Gaismas diodes ir šeit. R107 un R108 kur šajā vietā manam development kitam. Tātad paņemsiet voltmetru un nomērīsiet. Man, piemēram, ir voltmetrs. Tur jāuzliek kaut kāda strāva, kaut kāds spriegums. Es šobrīd nomēru. Un viņš saka, ka uz tā rezistora, piemēram, krīt 0,8 volti. 0,803
tātad 0,803 volti, izdalām ar pretestību, izdalām ar 3000 ohmiem, un mēs dabonam, sareizināšu ar 1000, tas būs miliampēri. Tātad 0,267 miliampēri. Tātad tāda strāva man plūst caur tai diodei. Tā strāva nav varbūt tās tik precīzi, jo, ja mēs aizējam uz šī čipa datasheet, tad tur būs redzams, ka īstenībā tās strāvas ierobežotāja signāls jau nav nemaz tik precīzs. Uzliekam datasheet, aizējam uz GPIO, Electrical Characteristics zem GPIO. Un šeit mēs varam apstīties tātad to strāvu, kas nāk ārā pie dažādiem spriegumiem un dažādiem drive mode. Tātad pirmajā lapā mums ir pie 2 voltu barošanas spriegumu, mums uz plates ir 3,3 meklējumi, kas ir tuvākais uz 3,3, tie ir 3 volti. Šeit ir 3,8, labi, skatīsimies pie 3 voltiem, teiksim. Uzliekam high, ja nebūtu slodzes vispār, tad viņš dot ārā tos 3 voltus, bet tātad uz viņa ir apmēram 2 volti uz tās kājas, jo tā dzeltenā gaismas dioda apmēram 2 volti, 0,82 voltu sprieguma kritums. Tad mēs redzam, ka pie istabas temperatūras 25 grādi apmēram kaut kādi 0,3 miliampērus viņš dod ārā. 0,3, 0,4. Tātad, ja mums sanāca 0,268, tātad viņš galīgi nav precīzs, bet kaut kādā intervālā kaut ko viņš tur tomēr ierobežo. Tātad, teiksim, tas nav super precīzs strāvas avots, tas ir vienkārši kaut kāds strāvas ierobežotāja, primitīva schēmiņa, kas, drusciņ tā kā ierobežo to strāvu. Ja jums vajag super precīzi, tad jūs, protams, nevarat to izmantot un uz to paļauties, bet ja jums vajag vienkārši gaismas diodu ieslēgt, izslēgt, lai viņi spīd, tad ar šiem te drive mode strength pilnībā pietiek, lai ierobežot to strāvu un lai tā dioda spīdētu un nesadegtu un nevajadzētu likt kaut kādus tur ārējos rezistorus un lodēt viņus un uzglabāt un menedžēt stoku papildus vienai komponentei, un tad to var izmantot. Tad jūsu uzdevums ir uzrakstīt šādu te kodiņu, kurš maina gaismas diodas intensitāti, un pie katra no tiem intensitātes līmeņiem izreikināt, kāda strāva plūst caur gaismas diodei. Un to jūs varat izdarīt, nomērot spriegumu pie dažādiem drive mode strength uz tā rezistora, kas ir virknē ar gaismas diodi. Tad tas ir jūsu tāds uzdevums. Es tad parādu vēlreiz main.c kods. Tātad mums ir šāds. Varat uzlikt pauzi un norakstīt. Bet tas ir parauga kods. Jūs sākumā uzliksiet lowest, nomērīsiet, ieflašosiet, nomērīsiet. Pēc tam jūs uzliksiet low, ieflašosiet, nomērīsiet standard un high, lai viņš jums visu laiku tur nelēkā. Un tad līdz H mēs te neizmainījām, un līdz C mēs vienkārši uzlikām GPIO mode push-pull drive, lai viņš ņem vērā to strāvas ierobežotāju, nevis dod ārā to standard, kas ir apmēram 6 miliampēri.